Sveicināti visi klātesošie. Spuldzes skatuvē, kas ir šobrīd tālākā skatuve, bet izskatās viena no pilnākajām un apmeklētākajām skatuvēm, jo tēma šodien tiešām ļoti interesanta kā UDHS, vai tā ir kā modes lieta, diagnoze vai personības aspekts. Un kompānija arī šodien ir ļoti dažāda, katrs no sava aspekta. Mums ir bērnu psihiatre Samanta Marija Misiņa, kas ir slimības ģimeņu uzņemšanas nodaļas vadītāja, ambulatorā speciāliste, un ikdienā strādā arī pedagoģiskā medicīniskajā komisijā, iekšu bērniem izskata arī šīs mācību programmas, tas tāds smalks nosaukums. Mums ir klīniskā farmakoloģija Inga Pūliņa, kas ir speciālists, kas palīdz ārstiem, pacientiem sakārtot medikamentus tā, lai tie būtu visefektīvākie, un arī zinātnē ir dziļi iekšā. Mums ir certificēta klīniskās un veselības psihologi Dana Skara, kas ir saprast UDHS gan grāmatas, gan platformas autore un Latvijas UDHS biedrības biedre, un arī ir kā lektora Latvijas universitātē. Un radoši ļoti fantastisks cilvēks Dārta, kas ir grafiskā dizainere un ilustratore, kas šodien padalīsies ar savu, man liekas, būtiskāko pienesumu kā personīgo aspektu. Kas tad ir UDHS? UDHS, HDHD, UDHD, šie visi ir saīsinājumi kā definīcijai neirālās attīstības traucējumi, kuriem ir atkal šī neatbilstošā hiperaktivitāte, neuzmanība, impulsivitāte, kas nav vecumam atbilstoša. Bet tā nav tikai tāda bērnības diagnoze, arī vienai trešdaļai bērnu viņa saglabājās arī tālākajā dzīvē. Un tāpēc, varbūt tas pirmais jautājums tīri, tāds medicīnisks arī ir, kas tad ir UDHS, un varbūt Samanta varētu tā īsi ieskicēt. Jā, tad UDHS no vienas puses mēs par to runāt kā par neirālās attīstības tipu, par to, kā tas kompis galvā ir uzbūvēts. Bet, ja mēs runājam par UDHS kā par diagnozi, tad mums ir jāatceras diagnozes esence. Un diagnozes esencē ir trīs lielie V-burti. Viens no šiem ir deviācija. Un deviācija pat pa sevi neveido diagnozi, tāpēc, ka mēs visi kaut ko šajā normālā sadalījumā deviējam uz vienu vai uz otru pusi. Nākamais ir disfunkcija, tad, kad pievienojas grūtības, ko šī deviācija rada ikdienas dzīvē. Iespēja aiziet uz skolu, iespēja veidot attiecības, veidot savu nākotni, nodrošināt savu ģimeni, nodrošināt savas vajadzības. Un tad visbeidzot arī trešais un vislielākais D ir distress, kad cilvēks pats jūt, ka kaut kas vairs īsti nav. Tā ir atšķirība, vai tas ir sabiedrības spiediens, un tad tajā mirklī mums izpildās šie diagnozes kritēriji, un UDHS pārvērš par diagnozi, ne tikai par temperamentu, personības īpatnībām, par citām diagnozēm, kas maskējās, bet tajā mirklī UDHS ir UDHT, parādās kā diagnoze, kur ir šis uzmanības deficīts, hiperaktivitāte, impulsu kontrolas traucējumi, un viņi savā starpā vēl arī turpmāk pamēģināsim pārklāties, gan miksēties, gan viens otru mazliet nomāk. Paldies tev! Un, Dana, vai tu varētu pastāstīt par to, kā tas ir, ko tas cilvēkam nozīmē ikdienas funkcionēšanā? Es vairāk droši vien savā ikdienas praksē redzu bērnus, bet ja jārunā tieši no pieaugušo skatu punktu, tad es to dzirdu no vecāku skatu punktu, kur tas tā varbūt izpaužās. Un tās ir šīs vadības funkcijas, kas es gribētu teikt impulsivitāte, hiperaktivitāte un uzmanības noturība, bet būtībā UDHS ir grūtības vadības funkcijās, kas ir primārais priekšējā bieždēļ, kas ir organizēšana, plānošana, domāšana uz priekšu, laika izjūta, paša motivācija. Tās ir visas funkcijas, kuras mēs sagaidām, ka bērnam augot, viņš sāk uzņemties darīt pats. Ja zīdainim mēs regulējam emocijas, tad pieaugšana mēs sagaidām, ka viņš varēs tās ar laiku to darīt pats. Vai plānot savu laiku, savu dzīvi, motivēt sevi izdarīt kādu darbu no sākuma līdz beigām.
Un šīs ir tās lietas, ar ko pieaugušiem UTHS ir visgrūtāk. Es tur gribētu teikt, ka tādā kognitīvajā varbūt profilā, ja mēs veicam psiholoģisko izpēti pieaugušiem, tad ļoti bieži var redzēt tos pīķus, ka viņš var uzsākt uzņēmējdarbību, bet viņš nevar izkrāmēt vienu no veļas mašīnas. Un tad liekas, kā tu vari būt miljonārs, bet tu nevari atcerēties, nezinu, kad ir jāiet pie zobārsta un to 5. reizi pārcēl vienu un to pašu vai kavē. Un tas ir tas, kas, manuprāt, ļoti labi raksturo UDHS, būt labām jomās, kas citiem šķiet grūtas, un būt pilnīgi nespējīgam jomās, kas citiem liekas, taču vienkārši ikdiena, kā tu vari aizmirst kājas brūkastis. Kad ir šis cilvēcīgais, arī dažādība, kas ir. Dārta, vai tu pastāst, kā tas ir ikdienā? Vai šis tiešām arī, kas ir no teorijas, vai tā tas arī ir, kad ir tās lietas, kam ir viegli pieķerties, var izdarīt, un tad tādas ikdienas lietas, kas citam liekas it kā norma, bet ikdienā tas prasa diezgan liela piepūle. Kopumā jāsaka vispār, ka katrs cilvēks ar UDHS ir ļoti atšķirīgs, un vienam kaut kāda diena joma varbūt labāk iet, un otrs sliktāk. Piemēram, ar pašorganizācijas esmu vienkārši ļoti pie tā strādājusi, lai man plus mīnus kaut kāds režīms, kaut kāda struktūra un sistēma ir, kā es daru lietas, un tādā veidā es varu kompensēt to organizācijas trūkumu un laika izjūtas trūkumu. Bet es varu piekrist, kā es minēju, piemēram, esmu ievērojis, ka kaut kādās lielākajās krīzes situācijās īstenībā pēkšņi smadzenes pilnīgi normāli funkcionē un spēj tikt galā ar lielu krīzes situāciju, bet viens sīkums, kurš sagrauj visu dienu, man ir tā kā grūti funkcionēt un tā. Šim liekas ir tas, ko tu saki, tā ir tā UDHS cilvēku hiperkompensācija. Tas nozīmē, ka es kādā jomā jūtu, ka esmu vājāks, un ir cilvēks, kas tam pakļaujas un saka, es tāds vienkārši esmu, es vienmēr kavēju, ir jāpieņem, es vienkārši kavēju, bet ir cilvēks, kas vienmēr ierodas pusstundu ātrāk, un tas nenozīmē, ka viņam ir labāka laika izjūta, tas nozīmē, ka viņš ir atklājis sev hiperkompensējošs mehānismus, lai neviens nepamanītu, ka viņam ir grūtības ar organizēšanu, plānošanu, laika uztveru. Jā, cik es varu piebilst to, ka es īstenībā agrāk nemaz nezināju, ka man tā ir. Es to ievēroju vienkārši skatos ar citiem cilvēkiem, ka man ir kā uztrauc tas, ka citi cilvēki kavē. Un principā tikai tad es sapratu to, ka es neapzināti esmu kompensējis to gadiem. Vienkārši likus klāt pusstundu visam, lai paspētu. Tā kā tu iemācījies jau paredzēt to savu ceļu, kas tev vislabāk arī strādātu. Jā, es domāju, ka UDHS ir izteikti arī intuitivitāte. Līdz ar to kaut kā intuitīvi es biju uzgājusi, kā kompensēt tās lietas. Bet būtībā, kad es saņēmu savu diagnozi, tad es līdz galam varēju saprast un ieraudzīt visas tās nianses un detaļas, kā man veidojās ikdiena. Tad arī tāds, minēja, ka par pieredzi daivu, kā tās vadības funkcijas iet, un ka tās smadzenes pie UDHS ir nedaudz atšķirīgāk strādājošas, bet Inga, kā tas ir no tādas, ja mēs no bioloģijas skatu punkta? Vai tas, kas strādā bišķi savādāk kaut kas smadzenēs, vai arī tas atsaucās uz visu pārējo organismu? Jā, šis ir ļoti labs jautājums, jo patiesībā būtu jāskatās no diviem aspektiem, kā smadzenes ietekmē ķermeni un kā ķermenis kopumā ietekmē mūsu smadzeņu darbību. Un smadzenēs jau kopumā ir ļoti daudz dažādu regulācijas centru, kas ietekmē, kā darbosies mums sirds, kā darbosies mūsu reproduktīvā sistēma, kā darbosies mūsu vairogciedzers. Un te ir stāsts par to, ka šīs ģenētiskas iespējams lietas un arī šīs vides lietas ietekmē šo smadzeņu darbību un ietekmē attiecīgi arī tālāk mūsu orgānu darbību. Tāpat kā, kas ir ļoti būtiski, ko es vienmēr domāju, ka patiesībā tas ir šī jaunā teorija par šo zārnu smadzeņu, šo asi, tad patiesībā mums ir jāpaskatās, cik daudz mūsu zārnu traktā esošais mikrobioms ietekmē patiesībā mūsu smadzeņu darbību un šo te arī hiperaktivitāti, piemēram, uzmanības deficīti, kaut kādas traucējumus vai disregulāciju. Un tādēļ es atbildētu
jā, ietekmē, bet šis ir tāds divvirziena ceļš un viņš ir ļoti sarežģīts ceļš. Jā, kur ļoti precīzi pretī ir ļoti daudzas saslimšanas, kas var uzlabot, teiksim, funkcionēšanu, tīri no bioloģiskā viedokļa, gan arī pasliktināt kaut kādus disregulācijas, teiksim, lietas. Tā kā sākotnēji runājot. Tas viss ir, ka tas nav tik vienkārši, ka mums ir jāskatās gan šī dažādība, cik izpausme ir liela, kādi ir galvenie simptomi, kas ir tas, kas traucē, kas palīdzētu. Bet noteikti, kad diagnoze tāpat pie tā cilvēka neatnāk, tā teikt, kā lietus šodien cerams neatnāks, bet ir kaut kāds ceļš, kā pie tās nokļūst. Varbūt tās Dana var pastāstīt, kāds ir tāds, tas teorētiskais ceļš, kā tam vajadzētu notikties. Tā kā pasakā. Tas ideālais variants būtu, ja mēs uz to tiešām skatītos agrīni, jo ātrāk mēs, un es zinu, ka daudziem cilvēkiem ir stigma tādu diagnosticēt, cevišķi vecākiem, kuriem ir mazi bērni, tad ārprāt viņi jau varbūt agrīni ir jāsāk skatīties, ka tik tur no kaut kādas diagnozes, autiskais spektrs vai UDHS. Bet gribētu teikt, ka manā galvā vārds diagnoze ir vienādības zīme ar vārdu palīdzību. Mēs nevaram palīdzēt, ja mēs nezinām, kas notiek. Ja mēs nezinām, ka bērnam ir diabēts, mēs nevaram paredzēt, ka viņu uzturam ir jābūt savādākam. Un tad, ja mēs jau agrīni, ideāli, ja tas ir 1,5–2 gadu vecumā, es veicu psiholoģiskās izpētes bērniem un no vecākiem ļoti bieži dzirdu to frāzi, ka mēs jau vienmēr jutām, ka viņš ir savādāks. Tā kā kopš dzimšanas viņš ir darījis šo un šo, protams, ka tu ar 3 mēnešu vecu zīdēni tagad nesties pie psihiatra un neteiksi, ka viņš spārdās un nevar iemigt un man viņš ir tur visu laiku jānāstā un jāmierina ļoti. Bet tad, kad tu nonāc līdz diagnozē, tad skatoties atpakaļ ir tāda sajūta, ka viss vienkārši saliekās kā tāda puzle un tu izskaidro tik daudz no tām grūtībām. Un tāpēc mana tā ideālā pasaka, ja cerība būtu, ka mēs patiešām, kā autismu gadījumā, mēs sakam, ka ideālā praksa ir, ja mēs varam bērnu diagnosticēt līdz 24 mēnešiem, UDHS gadījumā tas praktiski nekad nenotiek, ka tas notiktu arī ar UDHS. Un nevis tāpēc, ka mēs viņu diagnosticējam, bet tāpēc, ka mēs jau paredzam audzināšanas metodēs iekšā kā vecāki jau uzturā, jau saprotam, ka viņam būs tendencija uz saldumiem, šķipsīšiem, uz tādu lietu, vai ne? Un ka tas nav tāpēc, ka viņš ir nepaklausīgs bērns, bet tāpēc, ka viņš meklē dopamīnu, vai ne? Un tas ir par UDHS un ideālā gadījumā, ja pieaugušajiem nevajadzētu vairs saskarties ar to, ka viņiem būtu jāiet pie psihiatra un diagnosticēties. Bet tā realitāte vismaz pasaulē šobrīd ir tāda, ka vidējais vecums, kad tiek diagnosticēti zēni, ir aptuveni 8 gadi, un sievietēm tie ir 35. Tātad, diemžēl, un šeit arī redz, ka lielākā daļa ir sieviešu, vai ne? Tas ideālais variants būtu, ka vismaz līdz tam skolas vecumam mēs abos dzimumos orientējamies. Tad uzreiz man rodās tāds jautājums. Kāpēc tāda atšķirība? Tāpēc, ka vēsturiski UDHS tika uzskatīta par zēnu slimību, hiperaktīvi puikas. Ja mēs paskatāmies pētījumus 30–40 gadus atpakaļ, visas aptaujas, kuras mēs vēl joprojām izmantojam Latvijā kā psihologi, viņas ir balstītas uz zēnu populāciju. Mēs savācām hiperaktīvos zēnus, par kuriem sūdzās skolotājiem vecāki, mēs viņus diagnosticējām, mēs viņus savedām vienā telpā, mēs skatījāmies, kas ir viņu grūtības, viņi dīdās, viņi runā pāri, viņi sit, viņi lamājās, ļauj, nespēja nosēdēt, uztaisījām aptaujas, un tad mēs redzam, ka mēs zēnus ar šīm aptaujām ļoti labi identificējam. Bet meitenes tā nedara. Tā kā, ja meitene ir UDHS, viņa arī var būt ļoti izteikti hiperaktivitāte, viņa klasē necelsies, viņa nespļaus, viņa nelamāsies, viņa nepametīs savu sēdvietu, viņa neizpilda kritērijus. Viņa nevar tikt pie diagnozes, jo skrīninga instrumentā viss ir par zēniem, tur nav jautājumu. Vai par tām puiku meitenēm, vai ne, kuras kā kokos un kuras arī spļauj un lamājās, bet tādas ir mazāks vairums, un tāpēc arī mēs redzam, ka sievietes, kuras nonāk pie labiem speciālistiem, ļoti bieži ilgstoši tiek diagnosticētas un ārstētas ar depresiju un trauksmi un traumu un vēl kaut ko, līdz viņas nonāk pie speciālista, kurš saka,
hei, tu nesni, ka tu aizdomājusies, ka tev varbūt ir UDHS, paiesim atpakaļ tavā dzīvē, paskatīsimies tavus izvēles, paskatīsimies tavu skolu un izrādās, jā, viņai bija grūti nosēdēt, viņai bija grūti koncentrēties, viņas smadzenes plūt prom kontrolu darba laikā, jā, viņa pļāpāja ļoti daudz, bet viņa vienkārši bija pļāpīga, viņa vienkārši bija nevīžīga, viņa vienkārši bija pavirša. Tas ir tie vārdi, ko viņi saņēma, bet puikas, kuri sit, grūž, spēr, mēs viņus pamanām, mēs viņus sūtam pie psihiatri, jo ar to zēn kaut kas nav kārtībā. Diemžēl. Tad sanāk, ka jo skaļāk bija, jo varēja vieglāk un tā kā diagnosticēt. Te arī man tas nākamais jautājums Dārtei, kāda ir bijusi tā reālā situācija, jo, ka mēs pārnājam, kaut kas diezgan līdzīgs. Par diagnosticēšanu tieši? Jā, cik gados tu diagnosticējies, ja drīkst 6? Pat virs vidējā. Es tieši rēķināju, ka to vajag galvā. Jā, sākotnēji vispār man bija uzstādīta nepareiz diagnozi. Un vispār es jau kopš bērnības jutos, ka es neiedaros, es nekur neiedaros, es nevaru tikt līdzi un būt tajās sistēmās, kas ir visiem uzbūvēts. Un kaut kādā, un tā kā depresija un trauksme ar gadiem palielinājās, jo, protams, ka tam visam paralēli, lai es vēl mēģinu maskēt to, ka man ir šī problēma. Un, jā, un tad, depresija un trauksme palielinājās, un tad es vienā brīdī sapratu, ka vienkārši, tā lieta, kāpēc es gribēju vispār diagnozi, tāpēc, ka diagnoze manā dzīvē ir ļoti daudz ko mainījusi, vienkārši saprotot, kā strādā manas smadzenes, es varu tā kā izmantot tos plusus un kompensēt mīnusus. Un sākumā man bija nepareiza diagnoze, un es joprojām jutos tā, ka es eju pie terapeitiem, es lietoju zāles, un nekas nepalīdz, nekas nemainās, un būtībā depresija kļuva vēl lielāka. Es vienā gribēju pārdiagnosticēties, bet psihiatrs, pie kuras aizgāju, mani dažādi noraidīja, sakot, ka man jau ir diagnoze. Bet lieta tāda, ka man tas nepalīdz, man nevajag kaut kādu vienalga kādu diagnozi, es gribu saprast vienkārši, kā mans ķermenis un prāts strādā. Un tā es beigās cīnījos nepadevos, spīci ieslēdzās, arī UDHS. Un beigās atradu psiholoģiju, pie kuras aizgāju, diagnosticējos, un būtībā pirmā gada laikā mans progress bija fenomenāls. Vienkārši man ļoti nokritās depresija, jo es vienkārši pārstāju pārmest sev par lietām, kuras es nevaru izdarīt kā citus, pārstāju salīdzināt sevi ar neurotipiskiem cilvēkiem. Un, jā, kā tā. Tad sanāk, ka diagnoze tev iedeva daudzas atbildes. Protams, jā, ļoti uzlaboja man dzīvi. Jo pirms tam es nezināju, man vienkārši likās, man taču ir jātiek galā ar, piemēram, laika izjūtas trūkumu vai organizāciju vienalga, kurš no šiem aspektiem. Tad es to iemācīšos, beidzot iemācījās 5. klasē. Un jo vairāk es spiedu to iemācīties, domājot, ka man ir jālīdzinās neurotipiskiem cilvēkiem, jo grūtāk un depresīvāk tas kļūst, jo vienkārši tas nav iespējams. Tagad, kad es zinu, kā ar sevi darboties, kā strādāt manas smadzenes un ķermenis, tad es varu dzīvot vienkārši labāku dzīvi un tikt galā ar izaicinājumiem. Papildinot par aktīviem zēniem. Šeit ir tā hipotēze, ka patiesībā vīrišķie hormoni ietekmē šo te, kā izpaudīsies šie varbūt neirodažādība. Par šo diagnosticēšanu un visu pārējo, jo šeit ir jautājums patiesībā par to, jā, mēs uzzinām diagnozi, bet nākamais, vai mums palīdzēs iedvest tos mehānismus, kā mēs varam ar to sadzīvot, un jautājums vispār, ko nozīmē visi. Jautājums vispār, vai sabiedrībā mēs jūtamies labi, vai mēs veidojam labu sabiedrību, kur dažāda tipu cilvēki tiek iekļaut, nevis izsumt, jo, ja mēs paši paskatāmies uz sevi un padomājam, vai mēs jūtamies tādi riktīgi piederīgi, jo katram vienmēr ir tāds sajūta, ka mēs kaut kur nepiedaram, bet vai mums ir kaut kas jāspēlē tajā pašā darbā un viss šīs lietas, un es, piemēram, domāju, es esmu tā kā kopš bērnības nodarbojusies ar sportu un ļoti daudz un visu kaut kad darījis droši vien jautājums par to, kā es šajā aspektā iedavos, bet
un arī saistībā ar savu personīgo pieredzi un bērniem, kas maniem draugiem, man un tā tālāk. Un te ir jautājums par to, ka kā mēs patiesībā šo diagnozi un šos traucējumus patiesībā pārvēršam par tādu foršu ieguvumu, ko mēs varam mācīties. Jo patiesībā šis UDHS ir kā motivators gan vecākiem, gan sabiedrībai patiesībā tā ļoti apzināti paskatīties uz sevi. Cik mēs veselīgi dzīvojam, kā mēs ēdam, vai mēs sportojam, vai mēs tiešām savu ķermeni gan sevi, gan arī bērniem tā kā iedodam visu maksimumu, lai mēs maksimāli šo dzīvi varam nodzīvot kvalitatīvi. Jo, ja mēs runājam par diagnozēm un medikamentiem, mēs šeit fokusējamies varbūt tikai vairāk uz šo UDHS, bet tad, kad man ir jāizvērtē šīs medikamentozās terapijas, un es varbūt stacionāra etapā, man tā pieredze ir lielāka, man ir jāskatās cilvēks kopumā, kā šie medikamenti ietekmēs sirdsdarbību, kā ietekmēs asinsspiedienu, kā ietekmēs asins reci, un tādas daudzas lietas, kas patiesībā noved pie tā, ka man ir jāsāk domāt, bet ko mēs iedodam tam ķermenim, ko mēs apēdam, kā mēs nodrošinām savu mikrobiomu zarnās, jo patiesībā zarnas ir tāds tā kā imūnsistēmas orgāns, un tad ir jautājums, piemēram, arī ar mūsu alerģijām. Mēs esam sabiedrība, ziemeļa eiropieši, mēs esam ļoti predisponēti uz alerģijām, un kā tad histamīna šie pīķi, kas ir tikai viens no ļoti daudziem ķīmiskām tādām vielām, kas veidojas mūsu organismā kaut kādā alerģiskas reakcijas rezultātā. Kā tas ietekmē šos uzmanības deficītus, šo hiperaktivitāti, tā kopumā, tā paskatoties holistiski uz ķermeni kā tādu kopumā. Tas kolēģi iespēja to, ka nav vienas konkrētas atbildes un viens konkrētais ceļš. Un īstenībā tas, kas jau parādījās, kad diagnozi šī gadījumā iedod tiešām to piederības sajūtu kaut kādai kopienai, kas iedod vienādīgi zīmīt ar tiem risinājumiem un ceļiem, kas ir tas labākais. Jo ir jau pierādīts, ka ir dažādi ģenētikas fenomeni, ka mēs redzam, ka dažas zāles tādiem cilvēkiem strādās labāk, citiem strādās tās labāk. Un te arī tas ceļš arī kā, nav tik viennozīmīgs. Bet diagnoze katrā ziņā iedod atbildes uz daudziem jautājumiem, bet te ir tas, ka viņi kavējās, un Samanta varbūt tas svarīgi, kā tas ir, kāpēc viņas kavējās? Jā, tad viena piebilde, par ko jau runāja par zēniem, par meitenēm. Meitenēm ir tā tendence, gan no sabiedrības puses mēs esam uzlikuši mazliet citas tās vadlīnijas, kādām standartam meitenēm jāatbilst, un ko mēs varam piedot vai nepiedot, ko meitene dara vai nedara. Un kā jau teica, ka puisis, kurš gāž podus, viņš ir pamanāmāks nekā meitene, kur sēž pēdējā rindā un skatās pa logu, ierauga tur sarkankrūtīti un tad paskatās uz tāfru un secina, ka stunda jau ir galā. Un līdz ar to meitenes ir tendētas uz šo diagnozes kavēšanos, lai gan pēc tam, ja mēs skatāmies pētījumus pieaugušā vecumā, tad mēs redzam, ka tas procents izlīdzinās sievietēm un vīriešiem starp UDHS. Un tas savukārt liek aizdomāties par to, kā mēs skatāmies uz meitenēm, kā arī bērnu vecumā uz viņu UDHS. Un mēs arī lūkojamies uz to, kādi citi ir resursi, kas ir ļoti svarīgi. UDHS tā nav visa būtība. Tas nav viss, kas ir cilvēka identitāte, tas nav vienīgais, kas cilvēkam ir. Un ļoti daudziem ir resursi. Ļoti daudziem ir kompensējošs intelekts, ļoti augsts temperaments, atbalsta resursi ģimenē, mājās. Un te ir ļoti svarīgi arī nepalaist garām ērtos bērnus. Kā es minēju, meitene, kas sēž aizmugurējā solā, viņa jau nevienam netraucē. Viņa nemācās, viņa nedzird, bet viņa arī netraucē. Tas, kurš gāž podus, viņš arī vēl tiek tomēr kaut kur vests, jo viņš traucē to stundu. Un tāpat tās arī izcilnieki, kuri tiek nolēbeloti kā, haotisks, absolūti pa gaisu, bet olimpiādēs ņem vietas. Un tad uz visu tā kā bišķīt pievarās acis un būs ok.
Bet tas, ka viņš tur hiperkompensē un ka īstenībā viņam tas nereāli liels resursus prasa savākties uz šo olimpiādu, vai arī viss viņa hiperfokus aiziet tajās tēmās, tas ir cits stāsts. Un tur tā diagnoze arī reizēm aizkabinās un aizkavējās, tāpēc, ka dažiem ir resursi, kas spēj pasargāt un noturēt tajā vecumā. Un pēc tam, un UDHS diezgan raksturīgi ir tie lūzieni, tad, kad vide pamainās. Viņš ir rūpīgi būvējis tātad visu savu bērnu dārzais, lai pielāgotos. Pēc tam viņš skolā ir būvējis to kāšu namiņu, ka šīs un tas un tas un tas. Tikko viņš bišķīt jau sāk piederēt visai tai kopienai, viss absolvējam, ejam tagad uz studijām, atkal nokarās diktators. Un tāpēc tie lūzdieni nereti ir tā, ka sāk meklēt palīdzību tajos brīžos, ka kaut kas pamainās. Un tad atkal parādās, ja mēs runājam par bērniem, labi ar bērniem ir šie skrīninga rīki jau, kas mums ir, viņi nāk tomēr jau aizvien biežāk, nāk pie speciālistiem, pie psihologiem, arī sabiedrība tiek izglītot, te parādās tās diagnozi, ko arī uz ielām reizēm piekabina, vai pirkstu parāda, vai pedagogs iepaksta. Un tad, jo vecāks cilvēks paliek, jo grūtāk tas viss paliek. Jo kā jau minēja, depresija trauksmī UDHS neizslēdz. Cilvēks deg ārā to pa to laiku, ko viņš mēģina kompensēties un kaut kā tikt galā. Un tad sākas depresijas, tad sākas trauksmes un tad sākas kas apburtais loks. Jo depresijas var iedot tā saucamā pseidodemences simptomātiku cilvēkam. Sāk kārties dators, nav koncentrēšanās spēja, ļoti viegli novēršas uzmanība, ja kurš troksnis izsik ārā no sliedēm, rodas sajūta, ka impulsivitāte, bet tinot retrospektīvu filmu atpakaļ, tad ir jautājums, kas ir bijis tajā bērnībā. Jo UDHS ir ļoti svarīgs diagnostisks kritērijs, bērnībā sākušies. Tas ir tas, kā šis dators ir uzbūvēts jau no dabas. UDHS nesāksies 35 gadu vecumā, pēkšņi var gadīties, ka viņi palaida garām līdz 35 gadu vecumā šo visu iemeslu dēļ, bet viņš nesāksies. Un tad tas ir svarīgs moments, par šo traucējumu sākumu, un tāpēc arī pieaugušajiem mazliet mainās tas vecuma kritērijs, ka bērniem mēs skatāmies līdz 6 gadu vecumam, pēc ziņu, pēc SSK visiem, DSM. Un tad pieaugušajiem tas vecums līdz par 12 gadiem paceļās, jo, ja mēs ņemam pagātnes anamnēzi, pagātnes notikumus, daudziem pieaugušajiem reizēm nav pieejams no bērnu dārza audzinātājiem vairs apraksts. Un tad mēs mazliet pielāgojam to visu. Un tas ir tas stāsts, ka tā diagnoze, jo vecāks paliek, jo grūtāk paliek, jo sāk viņas pārklāties vienu otru kurbulēt un vienu otru maskē. Otrs, tas nemaz nav UDHS, bet šķiet, ka tas būtu tā, vienkāršāk, ātrāk, vieglāks ceļš. Tas pēdējais aspekts vēl viens, kas ir ļoti, ļoti svarīgs pie diagnozes, tie ir pervazīvi traucējumi. Viņi izpaužas vairāk kā vienā vidē. Tas nav stāsts par to, ka tikai skolā būs grūti, tas būs stāsts, ka aiziešu pie draugiem, pie čomiem, aiziešu uz sporta pulciņu, aiziešu uz nodarbībām. Un tas impulss, ja viņš iet no ātri, viņš iziet līdz Z neatkarīgi no tā, kur tu atrodies. Nedaudz piekomentēšu, kas, manuprāt, arī ir viens būtisks aspekts, ceļšķi šobrīd, kāpēc nedaudz pieaugušie diagnosticēt. Vismaz tas, ko es redzu savā praksē, tas ļoti tieši sāks ar bērnu, nevis otrādā. Atnāk, veic izpēti bērnam. Mans mīļākais jautājums, ievācot informāciju par bērnu, ir prasīt, kā jums gāja skolā? Vecākiem, kā jums gāja skolā? Vai jūs zināt, kā jūs vīram gāja skolā? Vai ideāli pēdējā laikā ļoti bieži abi vecāki piedalās intervijā? Un tad es viņiem stāstu, vai jūs zināt, kad jums ir aizdomas par UDHS praktiski vienmēr ir ģimenē. Ja jūsu bērnam būs UDHS, kā jums šķiet, pēdiņās, kurš man jums ir vainīgs vai ne pie tā? Vai varbūt jūs redzat vēl māsai, brālim, vecai mammai, un mēs neesam pieraduši domāt tādos aspektos par savu omīti, kuru tur nevar sagaidīt, ka pirmie asni izlīdīs ārā, lai tiks dotos bagāžu rušināties, bet tas ir šīs grūtības nosēdēt. Bijuši pedagogu lekcijās, kuri apsēžās pirmajā rindā un izņem adītu ārā, un man ir tāds, tev ir savs fidžets līdzi. Mēs par to tā nedomājam, bet tas nenozīmē, ka tas nebija mūsu mammām, tētiem, un ļoti bieži tā arī ir, un tad es vecākiem saku, lai tu labāk saprastu savu bērnu, tev ir jāsāk saprast sevi. Tad, kad tu iesi savu ceļu un sapratīsi, vai ne, jo vēl viens mans mīļš jautājums ir,
Ko tu dari, ka tavs bērns tev nokaitina, kāds tiec galā ar savām emocijām, vai ne? Jo sevišķi par zēniem ļoti bieži sūdzās ārprāts, viņam ir histērijas, un viņš netiek galā, un ko mums ar to darīt, un tad viņš tev nokaitina, ko tu dari? Nu, tad, kad man izved no pacietības, saka, jā, kādas ir tavas emocijas, jo bērni jau arī kāds izved, vai ne? Mūsuprāt sīkums, un dēļ tā nevajag uzsprāt, bet, nu, mēs zinām, maz bērni maz problēmas, liela cilvēku liels problēmas, vai ne? Un tad, tas sākās emociju regulācijas grūtības ir viens no pamatā simptomiem, kas ir cilvēkiem ar UDHS, un lai kā mēs pie tā strādātu, grūtības ar emociju regulāciju būs. Vieni raudās, vieni apvainosies, vieniem būs iekšējā runā, kas stulpenis idiots, atkal man nekas nesanāks, citi sitīs, lamāsies, metās vidējos pirkstus vai ne, braucot pāri Vanštulkam piekdienā 5. Nu, kas kuram, ka tās visas ir emociju regulācija, un runājot visu šo, tam vecākam ir tāds, ok, tagad es saprotu, ka šis nav stāsts tikai par bērnu, kur es varu iet diagnosticēties. Un tad sākās vecāka ceļš, un tāpēc tie ir tie 30 plus, tāpēc, kad viņš atver to savu bērnu 7, 12 vai cik gados, viņš saprot, ka ok, es gribu saprast sevi labāk, gribu saprast. Un tas ir vēl viens aspekts, kāpēc cilvēkiem, vecākiem ar UDHS ir tik ļoti grūti audzināt savus bērnus, un mēs viņiem sakām, ka jums vienkārši audzināt viņus, vajag labāk robežas, stingrākas disciplīnu. Cilvēkam UDHS ar organizēšanas, struktūrēšanas, viņš, tā kā jūs viņam pasaka, izveidojat mājās rutīnu, viņš to nesaprot, ar kur galvas sāk. Un viņš saka, jā, protams, mēs izveidosim rutīnu, vai ko tas arī nozīmē. Un vecākam, kuram ir UDHS, vienmēr būs ļoti grūti audzināt bērnu, kuram arī ir UDHS, un tas ir kaut kas tāds, ko mēs neņemam vērā, mēs no viņiem prasām, bet viņi jau nesaprot, kāpēc viņiem ir grūti, un tāpēc ejot to savu izziņas ceļu, bet ne diagnostikas, izziņas ceļu var kļūt gan labāks partners, gan labāks vecāks, gan labāks cilvēks kopumā sabiedrībā un iedot to savam bērnam. Jebkurā vecumā, kurā tu esi arī 60, es zinu, ir cilvēki, kur diagnosticējās, viņiem vienkārši pilnīgi visu dzīvi no tā brīža mainās uz augšu. Starp citu, es te varu piebilst, mazu piebildīt no savas puses, ka diagnoze man tik daudz labāk palīdzēja saprast manas vecākus un saprast, ka viņi izdarīja absolūti labāko, ko viņi varēja izdarīt. Tagad tas bija dziedējoši arī šajā aspektā noteikti. Ka tā sapratne par to, ko tas nozīmē, kas es esmu, iedod arī sapratni, kā es funkcionēju, kā ģimene funkcionē un kas īsti notiekās. Nu, arī vienkārši izprast vecākus, ka viņiem bija ļoti grūti, jo viņiem pašiem bija šie gēni. Kāpēc viņi vienmēr aizmirst atnākt uz maniem deju koncertiem? Kāpēc man nekad nebija līdzi zīlītes, ka citiem bērniem bērnu dārzā bija, vai ne? Jā, un kāpēc, piemēram, varbūt pārliek liela emocionalitāte vai kaut kādas reakcijas ne tādas, un tā kā, ja skatās no vienas puses tā tīra, kā vecākam vajadzētu uzvesties, piemēram, kā viņam vajadzētu audzināt bērnus, ļoti viegli no malas tā paskatīties. Un man jau arī pirms diagnozes, man arī bija daudz pārdzīvojumu iekšēji, kāpēc tā, ka tas nevarēja savādāk, un pēc diagnozes vienkārši tik daudz labāk viņus saprat, un īstenībā saprotot viņus, tas atkal vēl kaut kādu atgrieznisko iedod man, ka es tā kā pat arī sev vairs, nepārmetu un pieņemu sevi daudz labāk, un tā kā jā. Man liekas, hiperfokus bišķīt panesāt mums visiem, bet es turpināšu, jā. Tas ir tas tāds, man liekas, kas ievies mūs tajā modas lietas tēmā, ka UDHS tā nav kaut kāda modernā diagnoze, kas izlīd no aliņas zemē 2015. gadā, kad iPhone izgudroja, jā, kad parādījās mēdī, TikToks, Instagrams, jā. Tas ir kaut kas ir eksistējis visticamāk visos laikos un visticamāk arī mamutu laikos. Tikai mamutu laikos, kas UDHS fenotips bija īstenībā ļoti pateicīgs. Tad, kad tam cilvēkam vajadzēs lokusā dzīt, ķert, atrast radošus veidus, kā to visu izdarīt un noorganizēt. Vai tas eksistēja citos dzīvniekos? Vai tas eksistēja citos dzīvniekos? UDHS? Jā. Noteikti, mans suns ir pilnīgs UDHS. Mēs tieši par to būtnē, ka mums jātiek galā ar cilvēkiem, un mēs tieši sarunas par to notinājām, cik ļoti UDHS-īgs īstenībā ir Markus suns, jā. Tā kā, bet atgriežoties, jā, pie mamutiem, tad, tajā brīdī, kad tas UDHS fenotips bija viens, un par tādu lielāko ķibeli, tas sākās ar moderno skolu sistēmu. Līdz tam viņi visi kaut kā atrada tomēr to savu profesiju, atrada savu partneri, atrada saprotošu to vidi un spēja pielāgoties. Viņi zināja, ka neinteresē viņu grāmatvedīgi, viņš negāja par tām. Viņš aizgāja sportos kaut kādās tur mēdījos, mākslās, mūzikās.
Tajos pašos datoros arī, kad viņi Izgudroja parādījās, izgudroja, ļoti radoši pattern recognition, viņām, respektīvi, pattern atpazīšana ļoti labi strādā. Bet pēc tam sākās modernā sistēma, kad visus sadzem vienā klasē, un tagad 40 minūtes, 8 stundas pēc katras sēdi klausies. Un tad sāk līst ārā visi šie te nemierīgie Timī un Emīla nedarbi. Man pēkšņi saslēdzās, man tur dūlā dalpu, viss kaut kas ieslēdzās, tas bija Emīls, jā? Un tad parādījās Emīla nedarbi. Man liekas, jā, ka šeit labi ieskanās tas, ka ir bijuši adaptācijas mehānismi, ir hiperfokus, kur mēs esam iepludinājušies jau laikā normāli, un interesē par to, kā tas ir. Man liekas, arī iedodam to garšu, ka mēs varam dzīvi iet tai tēmā, un kad sistēma, kad viņa nav tāda kastīte, un nevar katru ielikt kastītē, un arī skolu sistēma, viņa ir izbūvēta kā, ka visiem ir jāpielāgojās tai, bet vai sistēmai ir jāpielāgojas nedaudz individiem. Tas noteikti būtu vēl kāda diskusija, bet es domāju, ka te varētu būt vērtīgi arī iet uz priekšu un skatīties par to, kas ir tas, kas strādā, kas nestrādā. Ja mums ir skaidrs, ka mums ir diagnoze, ka diagnoze ir, mums ir kaut kādi ritmi, lietas, ko mēs varam darīt, lai palīdzētu sev, palīdzētu otram, bet kas ir tas, kas patiesi ir tas, kas palīdz UDHS? Un te varbūt man gribētos sākt ar realitāti, ar to, kas tev ir palīdzējis. Es sākšu ar to, kas ir visiem zināms, kopš pirmsākuma, kā sports, miegs un uzturs. Tās ir pamatlietas. Būtībā es esmu novērojis, esmu dzirdējis tādu faktu, ka 85% būtībā no mentālās veselības var uzlabot tieši ar šiem aspektiem. Un manā dzīvē tas ir pilnīgi pierādījies. Vienkārši atrast sportu, es atradu sportu, kurš man patīk, kurš manam ķermenim liek justies labi, kurus varēju integrēt savā ikdienā, un tas tā kā ļoti būtiski mainīja. Vēl protams, arī izgulēšanās, ļoti svarīgi, ēdienas arī, un vēl no citām lietām noteikti rakstīšana. Tas arī tā kā, principā, manuprāt, lētākais un pieejamākais pašterapijas veids arī. Un rakstīšana ļoti palīdz organizēt haosu galvā vai pārlieku lielas emocijas. To visu izrakstot ārā, vienkārši trauksmi mazinās, ir viss izlikts uz papīra, smadzenēm vairāk nav jākoncentrēs, atcerēties visu šīs svarīgās lietas, līdz to viņas vairs nemaļās pa galvu. Kas vēl man ir palīdzējis? Tas, ko es tā kā daru regulāri, arī ir, es vācu datus par sevi. Es vienkārši sevi vēroju. Un vācu datus vienkārši, kā man mainās pašsajūta, ja es kaut ko jaunu pamēģinu, un tā, tas ir ļoti, ļoti vienkārši vērtīgi. Un svarīgi arī vākt datus tad, kad ir slikti un nekas nesanāk, jo tas arī iedod daudz informācijas. Tad vēl noteikti arī ļoti, ļoti būtiski, ko es, protams, joprojām visu šīs lietas mācos, tas tā kā viņveidīgi izdodas un neizdodas, bet gana labi domāšana. Jo man no dabas ir tāds maksimālisms iekšā, vai nu visu, vai neko, melns, balts, slikti, labi, un tā kā ar to es agrāk ļoti mocījos ar tām svārstībām lielajām. Un tagad es pēdējos gadus ļoti daudz piedomāju pie tā, ka ir gana labi. Ka vienkārši nevajag vienmēr sasniegt visu vislabāk, visperfektāk. Un tā gan laba domāšana arī palīdz mazināt trauksmi un arī pieņemt kaut kādas savas neveiksmes, nepadoties pavisam, ka kaut kas nesanāk, bet turpināt, jo it's okay. Es gribēju papildināt pie tām metodēm. Mums vēl vienmēr patiesībā vajadzētu atcerēties tās pašas fizioterapijas, tās pašas fizikālās procedūras, tās pašas zemūdens masāžas, tās pašas masāžas, fizioterapija, tās ir lietas, kas mums palīdz ķermenim, tā kā vienā brīdī atslābināties un veidot tādu saturīgu savu, kā teikt, dvēseles templi.
Nākamais droši vien, ka mums vajadzētu arī atcerēties par meditācijām un elpošanas vingrinājumiem, jo tie palīdz mums tā kā balansēt un tā kā mierināt mūsu ķermeni patiesībā. Nu, tās ir galvenās lietas, ko es gribēju vēl pieminēt. Es tieši gribēju jautāt, kad visiem ir aizspriedumi par psihiatriem, ka tur kaut kas vēl, kā tad psihiatrs, bērnu psihiatrs ieteiktu, ko tad mēs darām ar to UDHS? Darām, pamatā mēs darām, jo man īstenībā ļoti aizķērās tā dzīvnieku UDHS tēma tagad, un tāds salīdzinājums, bet man ir šķiet sirsnīgs personīgi, tie cilvēki, kā spīd. Nu, vajag viņam tos 10 kilometrus dienā noskriet, vajag viņam norakt tur to visu grāvi, es atvainojos, jā, vai pretējā gadījumā būs tās sagraustās šķības, pretējā gadījumā būs tie apgāstie podi. Viņiem ir daudz, kur sevi izlikt. Viņu ir daudz, viņi ir sirsnīgi un viņi iet ar visu, kā teica, visu vai neko. Arī mīlestība, arī labās emocijas, arī jebkurš impulss, gan labs, gan slikts, viņš izpildās no A līdz Z. Un tāpēc ir ļoti svarīgi darīt, ir ļoti svarīgi šajā laika struktūrā iekļaut fizisko aktivitāti, mākslinieciskas aktivitātes, pulciņi, mūzikas, mākslas, vizuāli plastiskās terapijas dēļas. Ir jāskatās, kur ir gan šī bērna fokus un arī pieaugušā fokus. Viena no lietām, kas ir ļoti, ļoti svarīgi, manuprāt, ir atcerēties par to darīt, nedarīt izvēli. Tā nav īsti izvēle, tāpēc, ka mēs neatkarīgi UDHS, ne UDHS, nereti mēs izvēlamies nedarīt. Kāpēc ne? Un labāk ir dot izvēlēties starp variantiem. Vai tu vēlies labāk nodarboties ar radošu kaut ko, teiksim, ar mākslām, tur kaut kādu laikmetīgo dēļu, jā, vai tomēr tas ir futbols, vai tomēr tā būs kaut kāda keramika, jā, pulciņš. Tātad dot izvēles starp šiem darīt, nevis starp darīt vai nedarīt. Un viennozīmīgi, ka, arī strādājot pedagoģiskas medicīniskajā komisijā, komisija arī ir viens no variantiem, kur mēs varam to visu organizēt un sūtīt. Jautājums ir par mūsu resursiem. Jautājums ir par sistēmu, par izglītības sistēmu, par to, kur mēs pat labi atrodamies. Un tur tas jautājums ir par to, cik ļoti piemērot ir šī programma, kas mūsdienās tagad ir uzbūvēta šiem jauniešiem, un cik ļoti tāls ceļš īstenībā ir jāiet, lai viņu varētu vēl vairāk uzlabot. Tā kā, ja mēs runājam par tādiem nemedikamentoziem faktoriem, tad arī Latvijā ir dažādas programmas projekti, kas bērniem ir pieejami, Stop 47, ceļš pie sevis. Un nākamais savukārt tad jau solis, protams, ir arī medikamentozā terapija. Un, ja mēs runājam par medikamentozo terapiju, man patīk runāt par to kā par 3 soļu tādu piramīdu. Kā pirmais solis mums tātad ir prasmes. Mēs strādājam ar bērna prasmēm, mēs stiprinam viņas stiprās puses, stiprinam vājās puses, un no stiprajām pusēm mēģinam izlobīt to labāko ceļu uz priekšu. Un nākamais ir vide. Mēs varam pielāgot vidi, mēs varam mēģināt strukturēt, mēs varam veidot pulciņus, nodarbības, meklēt komisijas, vest pie ārstiem. Es saprotu, kāds šķirnes suns viņš ir, vai ne? Tā ir tā nepielāgošana, būtībā nevis diagnoze, bet suņiem mēs dodam šķirnes, un kaķiem tad mēs zinām, ja man ir viens tāds dzīvoklis, neņemšu haskiju. Bērni varbūt nevar izvēlēties šo neņemšu UDHS bērnu, tāpēc man ir viens dzīvoklis. Jā, bet būtība tā patīk. Pēc haskijiem pielāgojam vidi un bērnam arī tieši tā, mēs pielāgojam to vidi, ja vajag to 10 kilometrus, tā tas dzīvē ir iekārtots. Diemžēl likās tā, tas dzīvoklis, un nav opcijas, mēs darām pilnīgi visu, ir pulciņi, ir sports, ir ņemšanās. Un tad mēs nonākam pie tā trešā pakāpiena, kur parādās jau medikamenti, ka mēs esam izdarījuši. Respektīvi, tas nav stāsts par to, ka mēs nākam saņemt diagnozi, lai dabūtu brīnumu tablupīti, un tagad visam būtu ātrs risinājums, atbildība būtu ātri novalta kaut kur pa malām, un tagad viss būtu brīnišķīgi un rožaini. Tas ir stāsts par to, ka mēs izmēģinājām, mēs darījām, ko mēs varējām. Bet ir kaut kāds mirklis, kur tomēr jāatzīst, ka vajag vēl, kad ar to, ko mēs darījām, nepietiek. Un tad parādās medikamentozās terapijas variants, Un tad ar medikamentiem ir šis paradoks par to, ka bērns ir hiperaktīvs, bērnam jau tā ir koncentrēšanās, un tad mēs viņam vēl dodam stimulantus.
Jo īstenībā, medikamentozā terapija ir uzmanības deficīta un tie ir stimulanti. Un tā ideja slēpjas tajā darbībā, tieši tajā UDHS, tajā dopamīnerģiskajā sistēmā, noradrenalīna sistēmā, kad stāsts nav par to, ka viņam trūks dopamīns, bet stāsts ir par to, ka viņam ir vajadzīgs daudz spēcīgāks stimuls, lai savākos uz garlaicīgām lietām. Kādam cilvēkam, tas slieksnis ir kaut kur šeit, jā, man pietiek, ar apziņu, ka ja es atnākšu uz darbu, es saņemšu pēc mēneša augus, nopirkšu šokolādes tortu un stīmā spēle, vajag forši, viss ir brīnišķīgi. Bet kādam tā mistiskā torta mistiski pēc mēneša un kaut kāda izpārdošana stīmā nestrādā. Viņam vajag te un tagad un tūlīt, un tāpēc ir tie hiperfokusi. Kad tā un tagad es spiežu pogu, es uzreiz redzu rezultātu. Es tur metu kickflipu ar skaita dēli, uzreiz ir, vai nu smolkos izlīmējos, neizlīmējos, tas ir cits jautājums. Bet rezultātu es redzu uzreiz, un tas ir tas, kad uzreiz ir Un stimulants iedod šo Viņš mākslīgi uzsit augšā šo dopamīnu sistēmu, un viņš spēja sasniegt to slieksni, lai spētu izdarīt tās bāzes lietas. Tas ir tad spēja, tas iedos to spēju izdarīt tās ikdienas lietas, lai mēs varētu iekļauties, lai varētu izdarīt to, kas ir jādara. Cilvēkam ir jādara daudz lietas, ko viņš negrib darīt. Diemžēl pieaugušo dzīvē, te varbūt sagraujam kāda ilūzijas. Te ir tā piedod, par to, ka diagnoze izskaidro. Diagnoze palīdz saprast sevi, saprast vecākus, izstāstīt ļoti daudz stāstus citiem cilvēkiem, izglītot sabiedrību, bet neatbrīvo no atbildības. Tas ir tas iemesls, kāpēc cilvēks dara tā, kā viņš dara, bet tas, diemžēl, nespējas atbrīvot no atbildības, tad, kad šī darīšana pārkāpj kāda robežas, kāda tiesības un kādam tiek nodarīts pāri. Man liekas, ka arī pieaugušajiem, tas, ko esmu dzirdējusi no pieaugušajiem ar UDHS, kuri ir uzsākuši medikamentozo terapiju, vai mēs redzam arī tiekšā diktofonu vēl kaut kur, kad ko salabojās. Ka mēs tā kā gaidām to brīdi, bet patiesībā jau arī iedzerot stimulantus ir jāsaprot, ka tas cilvēks ir atbildīgs par to, kur tu to kaut vai medikamentozo, bet resursu liksi, jo ja tu iedzer stimulantus un spēlēs videospēles, tu nospēlēs 24 stundas videospēles. Tad, ja tu gatavojies rakstīt maģistra darbu, tad tev būs vieglāk rakstīt maģistra darbu, bet nav tā, ka iedzerot medikamentus un sēžot divānā un skrulējot telefonu, tev mistiski ieslēgsies kaut kāda poga, kur izmetīs telefonu ārā un pēkšņi noliks tavu darbu. Tā kā tur tāpatām ir jāstrādā papildus pie visām prasmēm, kuras nesen dzirdēju angliski tādu ļoti labu frāzi saistībā ar UDHS minimize the curse and maximize the gift. Tas ir tas, kas pieaugušajiem ir jādara vai jāpalīdz darīt bērnam, ir minimizēt tās grūtības, bet, lai viņas minimizētos apmaiņas, ir jāsaprot. Un jābūs reizes, un tiešām es redzu, ka ir reizes, ka tie medikamenti bērnam būs vajadzīgi, tāpēc, ka viņš ir tās salauzts. Viņam ir pilnīgi, es atvainojos, pakaļ attiecības ar vecākiem, no skolas viņu ir izmest ārā, visi vienauži viņu ienist, viņam tūlīt būs vasaras darbi, un tad mēs viņam sakam, nekas, sakoncentrējies, tu pēc tam tur dabūsi šokolādes kūku sestdienā, šis nestrādās. Un citreiz tie medikamenti ir vajadzīgi, lai bērnam parādītu gaismu tuneļu galā, ka viņš vienkārši vairs sev netic. Un it sevišķi tas notiek bērniem, kuriem ir augsts intelekts, viņi jūt, ka viņi ir Einsteini, un viņi nesaprot, kāpēc viņi nevar uzrakstīt to rakstu, kāpēc viņi nevar savākties pārbaudzēt, kāpēc viņi iebaksta tam klasisbiedram vai runā pāri skolotājiem. Un tad savukārt tie medikamenti, es redzu, kā atgriež bērniem atpakaļ vēl vispār iet uz skolu, ka viņš redz, ka viņš ir gudrs, ka viņam izdodas parādīt. Un papildus mēs mācām prasmes ar domu, ka mēs, tagad līdz nāvei būs jālieto medikamenti, bet šis ir tava iespēja atgriezties atpakaļ uz ceļa, lai tu iemīlētu sevi, lai pārējie arī ieraudzītu, cik īstenībā tu foršs un gudrs bērns esi, un vecāki atkal ieraudzītu to savu foršo puisīti, un tiešām ir asars acīs, kad vecāki pie maniem nāk, un viņi saka, ka tas ir normāli, man šķiet, ka es nemīlu vairāk savu bērnu. Mums nav kontakta vispār, mums no rīta, kā viņš atver acis, tā un vakarā, un tad ir tie medikamenti, un ir vecāki, kuri pēc tam raud, viņi saka, kāpēc es tik ilgi pretojos, tāpēc, ka visi man teica, ko tu tagad zāļos savu bērnu, viņi vienkārši atkal iemīlās viens otrā. Un viņiem, sākās, un tad ir tā iespēja gan emocijas regulēt, gan vecākošanas prasmes, gan vispārējo, bet ja tur ir visa sistēma pilnīgi salūzus, visi bērni ienīst, bērns ienīst pats sev un uzvedīt.
tur nekādas metodas vairs nav līdzēs, nekāda tenisa, nekādas skriešanas nav. Citreiz medikamenti ir vienīgais veids, kā ieraudzīt sevi un ieraudzīt savu bērnu. Es atļaušos ielausties. Es mēģinu noturēt šo domu pēdējās kādas 2 minūtes, man liekas. Viena no lietām, kas tā man, par sportu runājot, par tām fiziskajām aktivitātēm runājot, ir arī jāatcerās, ka reizē meditācija ir nobersība. Ne visiem cilvēkiem, Tas ir atkarīgs ļoti no cilvēka katra. Un reizēm ir jāpatur prātā, ka pie impulsu kontrolas dusmas ir viens no lielākajiem dzinējspēkiem cilvēkam. Jautājums ir, kā tās dusmas pareizā veidā virzīt, lai tas ir dzinējspēks, nevis norok tevi. Un nākamais ir, ka dusmas viņas ir jājūt, viņas drīkst just, mums visiem ir. Jautājums ir, ka mēs ar tām nesāpinām sevi un nesāpinām citus. Un depresijai īstenībā bāzē, lai cik tas paradoksāli reizēm neliktos, viens no spēcīgākajiem dzimumiem īstenībā dusmas, kuras ir pavēršies pret sevi. Jā, respektīvi, tik ļoti ilgi mēs mēģinām viņas košļāt, nespraut ārā un nevienam netraucēt ar tām savām dusmām, kādā mirklī viņas pagriežās tomēr tajā depresijas virzienā. Un tāpēc no sporta veidiem reizēm, sevišķi arī UDHS-iem, viņiem ir uz ekstrēmajiem tendenci. Viņiem ir uz skatiem, uz zirgiem, uz motokrosiem, uz zobeniem, uz cīņām, uz visiem šiem te. Tas ir gan saistīts ar šo te smadzeņu asaru dopamīnu sistēmu, ar atalgojumiem, adrenalīniem, noradrenalīniem, bet arī ar šo te dusmu spēju dusmas vadīt. Un dusmas vadīt tādā formātā, kur tu pat dabū piederību. Teiksim, kļūst par kluba kādu biedru, kādas no sporta klubiem, vai draugu variņš tur pie Nacionālās bibliotēkas, kas ar skatiem tur lauž tos skatus visu laiku ņemās. Un pēdējais, tas ir tas pēdējais, ko es visu laiku mēģināju noturēt, tas no stāsts no pieredzes, man kaut kā ļoti sirsnīgi vienkārši aizķēries ir prātā, es ceru, ka es nevienu skolotāju neiegāzīšu, bet matemātikā, tad stāsts ir par kādu matemātikas skolotāju un par kādu skolēnu. Un tā doma bija tāda, ka šis skolēns vienmēr pieļāva brutāls neuzmanības kļūdas elementārākajos uzdevumos. 2 + 2 bija 7, bet tad, kad bija jāizrēķina zemes apkārtnēs, kad toties ābols ir zaļš un zāle ir zaļāka, tad viņš to varēja izdarīt un panesās. Un tas, ko skolotājs izdarīja, tā vietā, lai skolotājs liktu regulāri tur tos četrniekus, tas, kas ir, pats vainīgs, skolotājs sāk kadrināt kontroldarbiem klāt cietos riekstus. Un viņš deva iespēju tās neuzmanības kļūdas nodzēst ar šiem cietajiem riekstiem. Jo tas ir tas, kas, ja cilvēks cietos riekstus pilnībā lauž tā, ka neko, fiziku gliež, ķīmiju gliež, un 2 + 2, tas nebūs tas rādītājs par šī cilvēka spējām un par šī cilvēka prasmēm. Un tādā ziņā liels paldies skolotājiem par uzbrīkstēšanos, par to, ka viņš riskēja un atļāva rēķināt zemes apkārtnē, tad, kad bija jārēķina 2 + 2. Nu, te arī parādās tas, ka diagnoze, jeb šis traucējums, jeb šī īpatnība pieprasa kaut kādas nelielas izmaiņas, ka nevar ielikt tai kastītē. Kāda jēga ir 2 + 2, ja viņš var labāk zemes apkārtnē mērīt? Jā, un te papildinot, patiesībā ir tāds ļoti akūts jautājums, kas mums joprojām, tāpat kā medicīnas sistēma Latvijā, arī skolas sistēma Latvijā, kā viņi ir pielāgota bērniem kopumā, un vai šīs milzīgās skolas lielās klases patiesībā mums pašiem neiešaus kājā, ja patiesībā jau mazākas klases. Jā, un te arī par to mums ir atklāti jārunā, jo mēs kā pieaugušie esam atbildīgi par to, cik tad mums svarīgi ir reitingi un cik mēs iekļaujam vai neiekļaujam nosacīt tos bērnus, kas varbūt ir no tās nosacīt mūsu iedomātās normas, kas arī ir stipri plūstoša. Tas arī par ko nedrīkst nerunāt. Jā, sistēma nestrādā. Un, man liekas, ļoti izmisīgi viens cilvēks grib uzdot jautājumu. Un mums ir pēdējās 5 minūtes, ka mēs to varētu arī izdarīt. Ja jautāju, man ir arī dēls ar diagnostiku. Man arī ir dēls ar diagnostiku UDHS, un es klausījos par tiem, bet vēl bez medikamentiem. Un es gribēju saprast, kā notver to robežu, jo jūs teicāt, sagaidīt, kad viss ir slikti, kad viņi met no skolas ārā, mums ir sliktas attiecības.
bet nesākt ātrāk, jo ir tomēr arī citi veidi, kā to risināt. Tad kā man notvert to robežu, kad ir par ātru un kad jau ir par vēlu? Man liekas, ļoti burvīgs jautājums. Es domāju, ka te viennozīmīgi, mēs tagad pēc 60 minūšu sarunas un vienu jautājumu noteikti nespēsim tā atrisināt šo jautājumu tādā ļoti labā, demokrātiskā veidā, mēģināšu atbildēt. Nebaidieties vērsties pie speciālista. Aiziet, uzdodiet šo jautājumu speciālistiem. Jautājiet šos jautājumus pedagogiem, prasiet, kā viņam klājas skolā, prasiet skolotājiem, prasiet citiem bērniem. Varbūt viņam pašam kā viņa draugiem uz viņu atsaucās, vai treneri kādos treniņos. Meklējiet šo te viedokli, šīs te diskusijas, ejiet, uzdodiet nērtus jautājumus visiem pārpēc. Aiziet pie psihologa, aizķāpojiet pie psihiatra un kopā izrunāju šo jautājumu, jo, kā es teicu, tas, kad ir deviācija, tas ir viens. Bet tajā mirklī, kad parādās disfunkcija un distress, ir vērts meklēt palīdzību. Līdz ar to, ja jūsu gadījumā ir bažas, meklējiet šo palīdzību. Nav nekādi mistiskie saraksti, tas nav kaut kas, kas pēkšņi tad uz autovadītāju tiesībām, uz visu kaut ko. Nē, tas ir kaut kas sens, aizvēsturisks, kaut kāds kabarti, kas mums ir palikuši no vēstures laikiem, ja? Nē, nebaidieties meklēt, nebaidieties uzdot jautājumus. Esiet ziņkārīgi kā cilvēki ar UDHS. Vien priekšā viens ļoti ziņkārīgs jautājums, vai tev ir jautājums? Es nezinu, kā to saformulēt. Es gribēju pajautāt. Formulēt plaši. Cik drošas ir zāles ilgtermiņā? Gan šādā mentālā aspektā, ka varbūt, ja kāds ļoti ilgi būs zālē, viņiem šitie kaut kas galvā. Nevarēs baigi atgriezties normālā līmenī, vieglā veidā, būs ļoti grūti šito, varbūt, zemāko dopamīnu slieksni uzlikt. Tad jautājums par to, cik zāles ir drošas. Vai arī tas var vienkārši spantums arī kaut kāds atšakarēt citā veidā? Tas ir ļoti, ļoti labs jautājums, jo uz divām tēmām gan es mēģināšu ātri iziet cauri. Viena lieta ir, ka tas ir pareizais jautājums, jo tas ir tas, kas ir jāuzdod, tas ir tas, kas cilvēkus biedē un kas raisa bažas cilvēkos. Ja mēs runājam par šo medikamentu, tad viena no lietām ir viņa ātrā iedarbība, un tas, cik ātri viņš arī salīdzinoši iziet no sistēmas. Respektīvi, ja tas ir garās darbības, tad no rīta brokastīs paņēmām, kaut kur 8 stundas tā darbība lēzeni sāks, lēzeni iziet, un viņš ir izgājis. Līdz ar to tāpēc ir tas tāds, ka medikamentus to nelietot brīvdienās, nelietot brīvlaikos, nelietot uz kaut kādām sacensībām, uz sačiem, kur tas nav vajadzīgs. Nākamais par ilgtermiņa lietošanu runājot, mēs vienmēr tiecamies uz īstermiņa lietošanu. Ne tā, ka 3 dienas, jā, bet mēs mēģinām, jo frontālā daļa viņa pati pa sevi briest. Tas ir viens, tas ir tas, kas izskaidro, kāpēc dažiem tomēr pāriet šī simptomātika. Nākamais punkts ir tas, ka mēs meklējam paralēli, kā jau es runāju, tā nav panacēja, mēs paralēli tabletē turpinām vide, prasmes, resursi nodrošināt šo bērnu visu laiku vai pieaugušo. Un mūsu mērķis ir iedot, teiksim tā, kruķus, ar kuriem aizliet līdz tam kabinetam vai līdz tam pulciņam, nevis konstanti visu laiku turēt tonusā šo medikamentu. Tātad mērķis ir īstermiņā lietot, bet, protams, ja tas ir vajadzīgs, viens cilvēks arī gadiem lieto šo medikamentu. Bet ar pārtraukumiem, ar šīm pauzēm, kā es teicu, jā, un vēl viens, kas, manuprāt, ļoti labu jautājumu ievirzīja par to, kā tas dopamīna slieksnis parādījās. Un cilvēkiem reizēm arī rodas jautājums par to, ka vai nav tā, ka es savā bērnā uztaisīju UDHS, jo sāku dot telefonu tur agrīnā vecumā, vai viņš tur pierada un tā tālāk. Ir ļoti svarīgi apzināties atšķirības par procesu atkarību un UDHS. Kā es teicu, UDHS, tas ir veids, kā vadīs atspraucas smadzenēs, ar to ir, tas ir. Procesu atkarība, viņa var imitēt šo te simptomātiku, ka bērns sāk kārdīties, bļaut, noņem telefonu nost, tur panesās liels konflikts, kašķis, bet tur ir rūpīgi jāizvērtē, vai tas tiešām ir UDHS, vai šajā gadījumā tas vairs tāds īstenībā par atkarību. Kas ir pilnīgi kaut kas cits. Es nedaudz pakomentēšu, jo man liekas, ka tas jautājums bija par to, vai tas ir medikamenti, kurus ir droši lietot, un es gribētu teikt, ka stimulanti
UDHS medikamenti ir viena no vispētītākajiem medikamentiem, kādi vispār pasaulē eksistē. Mēs par UDHS zinām tik daudz, kā par nevienu citu psihiatrisko diagnozi. Un stimulanti šobrīd 30, varbūt jau 40 gadu, līdz ar to mums ir longitudināli laikā ilgstoši pētījumi, kur mēs redzam bērnus, kur ir izauguši, kur ir pieaugušie, un ir ļoti daudz pētījumu dažādākos virzienos. Un, protams, mēs redzam, ka ir arī kaut kādi riski ar visiem medikamentiem, arī ar insulīnu riski, ar jebkuriem medikamentiem, ko mēs lietojam, atverēt ibumetīnu, palsiet lakmus, ja? Ir riski, bet mēs redzam arī ļoti labus šobrīd ilgtermiņa iznākumus un rezultātus, mazāk riski uz demenci. Bērniem, kuri lieto medikamentus, ir daudz mazāk riski nākotnē attīstīt atkarības, jo tas ir viņu dabiskais veids, kā viņi meklē dopamīnu. Un, piemēram, narkotikas, kuras lieto pieaugušie ar UDHS nediagnosticēti, parasti ir kokaīns un amfetamīns, tie ir stimulanti. Viņi nonāk pie tām pašām narkotikām atpakaļ, tikai, protams, citās devās, un tad tas kļūst par atkarību, jo viņus arī iedod sprādzienu ar dopamīnu. Tā kā es gribētu teikt, ka lasām pētījumus, ir ļoti daudz sociālo, varbūt, ziņu kanālu vai ne kaut kādas ziņas, kur mēs redzam lielus virsrakstus, tas un šitas. Es gribētu teikt, ka UDHS medikamenti ir ļoti, ļoti pētīti medikamenti. Tas nav, nezinu, COVID-19 vai ne, kur sākās tikko. Es tikai ielišu iet uz to entuziāti, ka UDHS arī ir viena no tiem traucējumiem, ka pēc atsevišķiem kritērijiem un statistikas datiem ir viena no vislabāk ārstējamajām traucējumu grupām tieši šī medikamentozās terapijas dēļ. Tikai tās nav brīnumtabletes, un veselam cilvēkam viņas tā nestrādās. Tā arī piebilst. Jā, un es arī ļoti gribēju piebilst. Visiem medikamentiem, ko mēs lietojam, ir savas labās un sliktās īpašības. Vienmēr mums ir jāatcerās, protams, bērniem šķiet, ka tad, ja ir tiešām nepieciešama šī terapija, būs vieglāk, jo viņi vēl nav tik saslimuši vai sabojājuši savu veselību. Bet tādā brīdī, kad tie ir pieaugušie, nedodies, tur ir spiediens, tahikardijas, stresi un tā tālāk, mums vienmēr ir jāatcerās, ka šis ir tas 6-7 izvērtējums, kas tad ir labāk, jā? Tas ir mode, kas ir diagnoze, kas ir tas, kas palīdz un kas ir tas, ko mēs gribam. Kurai tā robeža, kad mums ir jāsāk, vai mēs patiešām sev varam godīgi atbildēt, ka mēs esam izdarījuši visu līdz tam. Paldies par šo diskusiju. Noslēgumā varbūt viens vārds katrai. Kas ir tas, ko jūs gribat, lai aiznes katrs no cilvēka? Es gribu vispār, manuprāt, ir svarīgi koncentrēties vairāk uz pozitīvos, tam superspējām, kas jau tika nedaudz pieminēts, un kā nevis uz negatīvajām lietām UDHS. Jo ir ļoti daudz superspēju cilvēkiem ir UDHS. Virzīt viņus biznesā, bet patiesībā vai jebkurā foršā, teiksim, pozitīvā virzienā. Bet jā, par terapiju tātad šī ir, par testi neviltīga. Kopumā tātad šī ir ļoti izplatīta lieta, tātad no senseniem laikiem mums šie varbūt netraucējumi, bet šīs īpatnības ir, un tad kā mēs izmantojam to savā labā. Un zāles vienmēr ar saviem plusiem, mīnusiem izvērtēt, kur tā robeža šeit tad ir grūti arī, protams. Labi, jā, tad var atcerēties, ka es varu noslēgt uz to, kāds atcerās, kā beidzās Emīla Ledera, par ko beigās Emīls kļuva. Priekšsēdētāji. Tā kā, un Emīls visticamāk bija tīķi UDHS. Tas tā lietiski atkāpa. Man ir jautājums, cik no šeit klātsošajiem ir vai diagnosticēts UDHS vai aizdoms par to, ka viņam varētu būt UDHS? Droši jūs paliekat vairāk kā ceļiet rokas. Jūs esat superīgi cilvēki. Nepadoties ar to, ko jūs darat, jo es ticu, ka ja mums nebūtu cilvēki ar UDHS, mums nebūtu cilvēki ar disleksiju, mums nebūtu cilvēki ar autismu, mēs ļoti iespējams joprojām dzīvot valās. Tāpēc, kad mums ir fantastiska diverģentā domāšana, mēs izdomājam to, ko citi cilvēki nevar izdomāt, un sūdz ar to neizkrāmēto veļas mašīnu vai dažreiz nepabeigtiem kaut kādiem darbiem.
tas ir tas uguns, kas dzēna pasaules priekšu, un tāpēc varbūt tas jautājums, tāpēc šķiet, ka šo cilvēku paliek vairāk, tāpēc, ka mūsdienu laikmetā cilvēki ar diverģento domāšanu ir vajadzīgi. Mums ir mākslīgais intelekts, mums ir vajadzīgs kāds, kas spēj būt vēl gudrāks par viņiem. Tā kā tur par visiem jums īkšķi, gan par tiem, kas pacēl, gan par tiem, kas neuzdrošinājās varbūt pacelt. Un jūsu partneri izziniet, jo es gribētu teikt, ka UDHS galvenais atslēgas vārds ir izpratne. Tajā brīdī, ka mēs sevi saprotam savu tuvos, vai bērnus, vai partnerus, vai vienalga, ko mēs spējam visam savādāk dzīvē funkcionēt. Tā kā, jā, tas var piedalīt, ka mums spītība īstenībā var būt ļoti liela neatlaidība, un intensitāte īstenībā ir ļoti liela sirsnība. Un tie, kas mums uzdod jautājumus, uzbāzīgi un neatlaidīgi, reizēm īstenībā ir vairāk drosme. Milzīgs paldies vēlreiz, jo kā redzat, šis nevar beigties. Šis tikai turpināsies. Paldies!